Stāsta Artūrs Irbe un viņa draugi. Rīgas Dinamo meistarkomandas hokejisti Harijs Vitoļņš, Ulvis Katlaps un Aleksandrs Beļavskis. Mums tā ir dzīve. 10, 12 gadus. Viss fokusēs tur. Tieši hokejs un būtībā nekas cits, ja? Un tāpēc viss, ko dzīve ietver, tas viss mums ir. Iemiesots hokejā. Jā. Vienā vārdā hokejs. Tomēr iziet pa šiem gadiem caur uguni un ūdeni. Visu, ko dabūn izbaudīt uz savu sādzi. Tā ir mūsu profesija galu galā, un mēs darām savu darbu, bet parastajā dzīvē, normālajā dzīvē, atrodoties, mēs esam tādi paši cilvēki. Katram savas vājības, savu tikumu. Tagad par hokejistiem un par Rīgas Dinamo gandrīz katrs republikā zina. Visu laiku mēs tādi kakti spēlētāji bijām, kā teikt, par profesionāļiem runāja tikai tur aiz lielā dīķa. Tagad oficiāli beidzot atzīt, ka tādi paši vien esam, kā viņi. Pareizi Hars saka, jādomā tomēr, jo tā maize pirmkārt nav ilga, vai ne? 10, 12 gadi. Diezgan smaga. Un tomēr, lai arī cik tas varbūt banāli izklausītos, tomēr ir no tā jācenšas izspiest maksimāli iespējamais. Jo dzīvojam tomēr vienreiz. Tā ir otrais, vai es tev neviens nedos iespējas spēlēt. Jā, patiešām. Mums pagaidām spēlēt, tas ir arī dzīvot. Jā, mamma bija cerībās, man gaidīja. Viņa redzēja tādu interesantu sapni. Tā kā dīķīši, dzidrs ledus tāds ilganīgs, un viņi sēž uz akmens pie tā aizsalušā dīķīša, un uz ledus sēž bērniņš mazs puisīts. Tas sapnis tā dzīvē daļai ir pārvērties realitātē. Mums bija tāda cēla ideāla, ka mēs sākām ar hokeju nodarboties. Mēs jau domājam, jūs paši variet iedomāties, kamēr jūs mūs nepazināt, ko jūs domājat par hokeju, par hokejistiem, vai ne? Tas tāds diezgan salds darbs. Darbs ir, bet salda ir ļoti maize tomēr. Bet izrādījās savādāk. Dzīve uz ledus, tas tomēr ir pavisam kaut kas cits. Tur patiešām brīžiem pilnīgi apjaut, kad pār tevi var pārņemt tas instinkts. Reizēm tu pats pilnīgi malā un nesaproti, ko tu esi izdarījis uz tādu. Jā, tā ir. To var, piemēram, tev kāds iztais kaut ko sāpīgi, jo pēc idejas tev jānomierinās sev, bet tu pats nedomāji skrien pakaļ, galvenais viņam atgriezties. Pēc tam, kad tu dabūji tās 2 minūtes sēdi un domā, priekš kā mēs to darījām. Varēja jau paciesties mazliet. Pirmkārt, es pats viņam neko sāpīgi tādu neizdarīju. Un citreiz treneris saka, ja tu skrien pakaļ, tad tu nosit viņu tur uz laukumu, bet nes. Ceļš pirmspēles dienās, tad vienmēr sapņos rādās tā nākošā spēle, ko tu spēlē. Cik man ir bijis, es vienmēr visu spēli izsapņoju. Nē, man gan tā nav, paldies Dievam. Fantāzija parasti darbojās miegā. Tad patiešām viņi darbojās
ar lielu amplitūdu, ja? Jā. Tad ir Haris met 3 golus pa vienu periodu, un Arturs ķer tāds Ķer un ēd, jā. Kad es biju mazs, man vecāki pateica, ka ejot par tiltu vajag iedomāties kādu domu, kaut kādu savu mērķi nostādīt, un tas viss piepildīsies. Domājos, ka es kļūšu par tādu vārdsargu kā Vasiljonoks un spēlēšu Rīgas Dinamo. Tas man bija augstākais mērķis. Mums tā kā lasts seko no bērnu kājām, gandrīz katram, kad, ja tu esi profesionāls sportists, visi tevi atzīst kā sportists, tieši kā sportists, bet kā uz cilvēku skatās tomēr diezgan ironiski. Jā. Es domāju, ka visi slavenīgi sportsmeni arī beidz karjeru tikai tā par ģimeni, ka neredzēja savas bērnus un sievu. Tas tā kā mirāžs tiem ģimenes cilvēkiem. Pat brīvs vakars. Jā. Viņš saka, kā teātrī vienreiz no mēnesī dot brīvdienu, es taču pie ģimenes iešu. Cik mēs neprecējušies esam. Viņam pateiks, teiksim, tam precētēm, ņem sievu līdzi, bet ja viņam ir bērni, viņš taču nevar palaist to brīdi garām, kad bērni aug. Tas taču ir interesantākais brīdis, varbūt visā dzīvē. Mēs sportisti it kā iznākam visu laiku, esam tautas priekšā, tautas acīs, bet pasīvi vispārējā skatās uz sabiedrisko dzīvi. To gribētos mainīt. Palikt augšā, un mēs to ejam dabīgi. Mūsu komanda tagad uz 1 gadu vecāka, ja? Uz 1 gadu stiprāka, bet es domāju, visi gribas spēlēt labāk. Vienreiz to saldo garšu izjutuši, tomēr tā paliek ilgi, kā teikt, atmiņā. Gribas jau nenoslīdēt no tā līmeņa. Bet es saku, neko mēs nekad uz priekšu neparedzam. Vienmēr ir viens, viss parādīs spēli. PSRS 42. augstākās līgas hokeja čempionātā Rīgas dinamiešiem sudrabs. Jaunajā sezonā Rīgas Dinamo sastāvā izmaiņu nav. Vladimiram Jurzinovam rūp, kā saglabāt kvalitāti.
assisted by Vyacheslav Fondus and Alexander Sketch, number 21, Team Latvia. Time 49-49.